nāc uz valsts ķirsē. Un mani sauc Vegeta Mauča. Mēs veiksim pētījumu par kocēnu dīķu piesārņojumu. Mēs veicam šo pētījumu, lai saprastu piesārņojumu avotus, novērtētu tā ietekmi uz vietējo ekosistēmu un saprast, kā novērst piesārņojumu. Mūsu hipotēze ir tāda, ka mēs uzskatām, ka ūdens tilpne ir piesārņota gan ķīmiski, gan vizuāli, jo tā atrodas apdzīvotā vidē. Mēs esam pie kocēna dīķa un mēs pārbaudīsim kocēna dīķa piesārņojumu un temperatūru. Kocēnu dīķi mēs ielējām 4 vārglāzēs un ar testa strēmlēm mēs izteisim kocēnu ūdens cietību, kocēnu ūdens pH līmeni, kocēnu ūdens fosfātu un nitrītu un nitrātu. Pirmā mēs iztējām fosfātu, kura rezultāts bija 0 ppb. Pēc tam mēs ieguvām rezultātus, kad nitrātam ir 20 mg litrā un nitrītam ir 3 mg litrā. Pēc tam mēs uzzinājām, ka ūdens cietība ppm līmenis bija 40, kas atbilst mīkstam ūdenim. Un pēdējais, ko mēs pētījuma laikā izpētījām, bija pH līmenis, kas bija 7. Secinājumi ir tādi, ka hipotēze daļai apstiprinājās, jo vizuāli tā bija piesārņota, bet ķīmiski nē. Kocēna dīķa piesārņojumu rada ceļš, autobusa pietura, skola un mašīna servis, kā arī rada koncerti, kas notiek kocēnos. Mēs noskaidrojam, ka dīķis nav ķīmiski piesārņots, kas nozīmē, ka ūdens kvalitāte ir laba un droša gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Tomēr vizuāli dīķis ir piesārņots, kas var ietekmēt vietējo ekosistēmu. Lai to novērst, vajadzētu izvietot vairāk atkritumu konteinerus un veicināt sabiedrības izpratni par vides aizsardzību. Saki? Filmē? Tu filmē? 3, 2, 1. Piesārņojumi, kura... Lai to novērst, vajadzētu izvietot vairāk atkritumu konteinerus.